būtu noraksturot viņu kā futbolistu, kurš prot spēlēt gandrīz vienlīdz labi ar abām divām kājām. Bet arī paturam prātā, ko viņš teica par iešanu uz vidu. Nosēdināt šodien iespējams, tāpēc, ka 3 dzeltenās viņam un pēc izlašu pārtraukuma Riga ir aizlienējusi metēja atsevišķus futbolistus un tādējādi nav tik plaša izvēle trenerim Andrim Rihertam, bet toties. Un Mete šķiet, ka spēlēs 4-4-2. Vai arī 4-2-3-1 tomēr, jā. Drīzāk 4-2-3-1, bet galvenā ziņa, ka Meta ļoti drosmīgi šodien izvēlas spēlēt ar 2 centra aizsargiem. Riga komanda pēdējā laikā ir spēlējusi skatāmi, forši, labi, rezultatīvi. Un Cardozo no Asaleņķa Sorokins bloķē. Nebūtu iespējams. Un patiešām nav. Mardutenko nosūta spēlētājs uz ģērbtuvēm brīdī, kad Mete ir uzbrukumā. Labas 45 minūtes, kaut kur pacietās metieši, kaut kur nosēdās dziļāk pirmajā daļā. Ir spēcīgāks, lielāks futbolists, tādā futbola izpratnē. Es nerunāju par augumu parametriem. Un Mankendā ir laukumā. Atgādinu, ka tāpat kā Černomordijam Musā, arī Mankendā ir 3 dzeltenās kartītes. Spēlēs viņš kā labais spārns šoreiz. Regžam spēle beigusies. Tiesa gan arī Burzma vārtu priekšā. Centās Ņānks un pat diezgan veiksmīgi bumba atlēts pie Baba Musā, bet Musā diezgan lempīgi nospēlēja. Karimu kļūdās, Rupja kļūda, vēlreiz Ņānks, Usenu Ņānks par daudz, bet tagad veiksmīgi bumba atlēt pie Taivo. 1-0, 65. minūte. Kaut kādā mērā Meta uzdāvina vārtus, kā Libašovs tur psiho. Karimu, tas cilvēks, kurš kļūdījās ļoti rupji un uzdāvina Meta savā ziņā vārtus Riga komandai. Pēc tam vēl neveiksmīgs rikušets atlēciens, jo Usenu Ņānks bumbu atlaida pārāk tālu, bet Metas futbolists to izsita tieši uz paplātītes Abdulrahmanam Taivo. Paraugāmies, lūk šeit, cik pavirši Karimu spēlē. Vienkārši uzdāvina bumbu Ņāngam. Ņāngs pēc tam pa tālu palaiž. Kurš tur izsita? Izsita Čiņājovs, bet izsita tieši neveiksmīgi. Čiņājovam grūti kaut ko pārmest. Viņš mēģināja apturēt, lai redzējām. Mēģināja apturēt solo reidu no Ņānga. Arī šodien Vini Souza beidzot iesitīs. Brīdī, kad komandai tas ir ļoti nepieciešams. Jācenšas atspēlēties, bet pagaidām Riga dodas uz priekšu. Atkal Usenu Ņāngs, teicam epizodi Usenu Ņāngam, Sieniņa ar Ngenā. Ņāngs 4-3 Metas futbolistiem, Mankendā ir otrā pusē, vai Iveriko to ieraudzīs? Iveriko pats tomēr sīt rikošets, kur bumba vārtos, bumba ielēca, ļoti neveiksmīga epizode vēlreiz. Metei, ārprātīgas dažas minūtes un Meta faktiski ir sabrukusi. No Oskara vientiesa, no komandas kapteiņa bumba nodevīgi ielido vārtos, kad Iveriko nospēlē egoistiski no Asaleņķa, nevis piespēlē partneriem. Tur brīvs bija Mankendā, kurš arī izteiksmīgi rādīja, ka ir gatavs gūt vārtus. Tagad paraugāties, pacelt tās rokas tieši Mankendā uz 11 metru sodas stiena atzīmes. Pārāk regulāri tādas kļūdas Musā izpildījumā pat spēlēs, kurās Riga dominē. Jurkovskis centās atpakaļ piespēlēt Taivo. Taivo atrada Jurkovskis mēģināja atdarīt. Roja Babets, centrējums. Ņāngs 3-0, skaisti, tuvējs stūris. Usenu Ņāngs. Ņānga uzmainīšana šo spēli ir pārvērtusi kājām gaisā. Ņāngam pirmajos 2 vārtos rezultatīvas piespēles. 3. vārtos viņš pats gūst vārtus 1+2. Usenu Ņāngam nākot uz maiņu 1:15 minūtēm. 3-0 un pēkšņi arī šajā spēlē Briest sagrāva. It kā jau apsīk ātrais uzbrukums. Vēlreiz Riga uzbrukumā, vēlreiz Ņāngs pats sitīs. Ņāngs griež un Sorokins izvēl. Gandrīz 2+2 sasniedz. Usenu Ņāngs, nesen tādu triku veica Lukas Svapne. 4-0 uzvarā pret Jelgavu. Tagad ir iespēja panākt 4-0. Iveriko sabrūk Metas komanda un 0-10. Metai 2 spēlēs pret RFS pret Riga. 0-6, 0-4. Šeit vēl ir jāspēlē. Kā tad tā, tik īsā laikā, 65. minūtē tablo vēl rādīja 0-0. Tas bija pirms nieka 13 minūtēm. Un jau ir 4-0. Ņāngas fantastisks tālsatiens, kā jau glāb Sorokins, bet arī tur, Korē. Jā, es jau sāku skatīties, vai Gondā nav mainījis pozīciju. Tā
ļoti pārliecinoši. Viņš tur centrā ieņēmis vietu, bet tomēr nē. Atgriezās savā pozīcijā Jurkovskis Babecam sen nav bijuši vārti, un te ir Horvāts Hrvoje Babets. 5-0 un 11-0 2 spēļu summā Metei iepriekšēju 2 kārtu periodā. Šausmīgas pēdējās 30 minūtes Metei. Un ļoti spēcīgs, precīzs sitiens Hrvojam Babecam. Šajā sezonā viņam pirmie vārti. Tieši tāpēc arī teicu to, ka sen nav bijuši vārti Babecam. Vispār viņam virslīgā, protams, goli ir bijuši un reizi vien. Babets ieradās 22. gada 2. pusē un pa to pussezonu sasita 4 vārtus. RFS ir šobrīd diezgan neizsniedzama, jo 49 gūtie vārti. Tas ir uz 100 un vairāk vārtiem sezonas kontekstā. Bet valmierieši pēdējā laikā tik daudz golus sasita arī 6 Daugavpilī, ka